Miers un labums. Man kādu laiku atpakaļ bija saruna ar Viktorijas tādu veco paziņu, kas uzprasīja man, kādā veidā man sanāca tikt galā ar Viktorijas nāvi. Un es padomāju un sapratu, ka patiesībā man nesanāca tikt galā ar Viktorijas nāvi. Jā. Un jautājums ir arī, ko nozīmē tikt galā. Jo man ļoti uzrunāja Zigmunda Freida vārdi, es viņus izlasīju krieviski, šeit viņi arī būs ielikti, ka tas pārdzīvojums, kas ir mūsos, tas sēras, tās nekad nebeigsies. Tām nav iznākums, jo šīs sēras ir izpausme mīlestībai. Un ja mēs gribam saglabāt šo mīlestību, tad arī mēs turpināsim šo sērošanu. Un es bieži arī dalos tādā veidā ar cilvēkiem, ka cilvēks, kurš pārliecināts par Dieva eksistenci, kas mēģina viņam būt uzticīgs, tādā veidā, ka vispār uzticās Dievam, viņam ir savādāks skats uz realitāti. Un arī nāvi viņš redz ne kā totāls beigas, bet kā kaut ko jaunu, gan tajā pusē, gan šajā pusē. Un tas nav tikai un tik daudz sarunas par patiesībā eksistenci, pēc nāves un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Tas, es domāju, viss ir daudz sarežģītāks un grūtāks. Un specifiskāks. Bet, ja nāvi nav viss, tas nozīmē, ka viss turpinās. Turpinās mīlestība, uzticība, kaut kādos gadījumos cilvēki turpina naidu, kas kļūst problēma priekš viņiem. Un caur to nav nekādu jauna sākuma. Jauns sākums parādās tur, kur ir beigas. Ticība mums parāda, ka ar beigām vispār ir problēmas. Dievs visu laiku mums piedāvā šo sākums. Lūk. Un tad patiešām es domāju, ka ir situācijas, kur cilvēki nevar atlaist un vēl kaut kas, bet jautājums vienmēr priekš kam, ko viņi redz tālāk savā dzīvē. Vai viņiem ir attiecības ar viņu mirušajiem, ar viņu mīlējiem mirušajiem. Un ja ir, tas ir mazliet savādāk. Es domāju, šeit ir tāda liela pretruna arī starp kristietību un varbūt šo moderno pieeju, aizmirst, uzsākt jauno dzīvi, cilvēkiem kaut kādiem sākās tur jaunas attiecības un tā tālāk. Kāpēc jaunas? Jo veco vairāk nav. Jo vecas ir vai pagātnē, vai beigušās, jo patiesībā šī dzīve eksistē un pastāv tikai šeit, mūsu, kā es teiktu, realitātes līmenī, kuru mēs varam uztvert. Un varbūt līdzīgi ar laulību, un vakar es izlasīju vārdus, ko uzrakstīja krievu filozofs Vladimirs Bibihins, kurš vairāk ir mistiķis un prāta nekā filozofs. Un viņš runāja par to, ka laulība tā nav tāda vienkārša izvēle. Tas ir kaut kas līdzīgs tam, ka mēs patiešām kļūstam, piemēram, par mūku. Tā ir izvēle, ja tu izdari patiešām, tu izdari uz visu dzīvi. Un viņš uzskata, ka līdzīgi ir ar laulību. Jo mēs visu laiku kaut ko izvēlamies, un ja laulība ir viena no tām mazām izvēlēm, tas var mainīties,
Bet laulība var būt kaut kas tāds, kas nemainīsies un nemainās. Un varbūt tā ir Dieva žēlastība ikvienā gadījumā, ka mēs varam dzīvot, vai daži no mums tieši tādā izpratnē. Viena dzīve, viena mīlestība, un mēs arī atceramies to, ko teica apustulis. Mīlestība nekad nevar beigties, un nekad nebeigsies. Un ne šī mūsu parasta cilvēciska mīlestība, bet mūsu šī parasta cilvēciska mīlestība, egoistiska, kļūdaina, vāja, ir sēkla lielai mīlestībai, kas var izaugt un izaugs pāri mūsu pasaulē, mūsu laikam, mūsu realitātei. Tātad Dievs nav mirušo Dievs, jo Dievam viss ir dzīvi. Miers un labums.